Mani sauc Edgars Visnieks, labdien! Šodienas tēma, par ko mēs parunāsim, ir par interneta tirdzniecību un PVN. Tā skaitā, kā to ir ietekmējuši šī gada grozījumi, kas mums bija pieņemti pagājušajā gadā un stājās spēkā no šī gada 1. janvāra un no 1. jūlija. PVN tur ir norādīts, bet kas tas ir par PVN, arī nav saprotams. Tāpēc šis te dokuments, ja tā var teikt, par tādu ir nosaucams tikai nosacīti. Ja, tas neder ne priekš grāmatvedības, ne priekš PVN vajadzībām. Ja. Tāpēc šādu dokumentu principā viņš ir izmetams ārā. Vēl daži varianti, ja preču piegāde mums notiek uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, tur reģistrētam PVN maksātājiem, bet mums nav pierādījumi par to, ka prece ir aizgājusi, ka viņš tur viņu ir saņēmis, tad mums ir jāpiemēro 5, 12 vai 21% likme. Piemērs, tiek elektroniski sniegti pakalpojumi Francijas juridiskai personai. Latvijas komersants, kas to ir darījis, ir noskaidrojis, ka šai te Francijas juridiskai personai nav PVN numura Francijā. Bet tā kā franči ar citām valodām īpaši nemīl aizrauties, ja, tad ir komunikācijas problēmas un nevar nekādīgi no viņa saprast, vai viņi veic vai neveic saimniecisko darbību Francijā. Jautājums, vai to vispār ir svarīgi noskaidrot, vai nē. Atbilde, tas ir ļoti būtiski un svarīgi šo te noskaidrot. Vēl viens piemērs. SIA ir PVN numurs Polijā, un SIA paņem arī X numuru darījumiem Polijā. Vai SIA ir izvēles iespēja atsevišķus darījumus ar internetu vai ārpus tā veikt MVU režīmā, bet atsevišķus darījumus ar Polijas numuru vispārīgajā režīmā? Atbilde ir nē. Tāda opcija nav. Ja mēs esam dabūjuši PVN numuru kādā dalībvalstī, piemēram Polijā, tad visi darījumi, kuru vieta likuma izpratnē, gan preces, gan pakalpojumi ir Polija, mums ir jāveic MVU režīmā ar šo te X numuru, kurš ir derīgs Polijā. Tad nav iespējams, ka vienam es pārdodu bez PVN MVU režīmā, otram es pārdodu ar Polijas PVN likmi. Tāda opcija nav. Ja jūs esat pārdevuši kādu preci vai pakalpojumu, aizmirstot piemērot PVN, vienalga Latvijas vai citas dalībvalsts PVN, un tad jūs to saprotiet un ejiet pie pircēja, un viņš saka, nē, es esmu savu preci vai pakalpojumu saņēmis, es jums neko papildus nemaksāšu. Tad jums ir zaudējumi. Saņemam pakalpojumu, bet apmaksu mēs neveiksim naudā, bet ar precēm, tas mums ir apliekams darījums, preču piegāde, par ko ir jāsasta PVN reiķins ar PVN.